teikt vislielāko paldies visiem folkloras deju draugiem, kas bija šeit patnākuši, visiem tiem, kuri šeit koncertā dejoja, visiem tiem brīnišķīgiem nandariešiem, kuri šeit koncertā nedejoja, bet varbūt kādu gadu atkal atgriezīsies pie mums un dejos kopā ar mums šī koncerta un arī mūsu skaņu albumu atbalstītājiem Valsts kultūra kapitāla fondam, Rīgas domas kultūras pārvaldei, SIA dizaina aģentūra Umbra un laikrakstam Diena par informatīvu atbalstu. Un, protams, vēl viens milzīgs paldies ir uzņēmuma Eko virtuve vadītājai Sandrai, kur palīdzēja sarūpēt mūsu dzimšanas dienas kliņģeri, kurš tūlīt blakus telpā tiks griezts mazos gabaliņos. Un vēl milzīgs paldies ir visiem tiem cilvēkiem, kas savā laikā dandarbus ir veidojuši, savā laikā dandarbus ir vadījuši, lai viņi šodien būtu tādi, kādi viņi ir. Un pirmām kārtām tas ir ansambļa dibinātājs un ilgadīgais vadītājs Ernests Spīčs, kurš, diemžēl, šodien nevarēja ierasties veselības stāvokļa dēļ, bet toties klāt ir vēl viena no ansambļa vadītājām savā laikā. Tā ir Silvija. Un viņi palīdzēja mums pārdzīvot diezgan grūtus laikus un nesabrukt. Un tad vēl viens milzīgs paldies šeit pirmajā rindā sēž arī ilgadīgs dandaru muzikālais vadītājs. Tas ir Zigmārs, pateicoties kuram dandars. Un vēlreiz es gribētu aicināt priekšā viesu kolektīvus, kuri kuplināja šo te koncertu. Tā ir Sudmaliņu vadītāja Skaidra, Danču kluba vadītājs Valdis un droši vien kādu pārstāvi no Bārenīšiem, kas arī es gribētu redzēt šeit, jo viņu vadītāja Dina arī, diemžēl, šodien nav šeit kopā ar mums.